lai kaut ko sasniegtu, tev jāvadās pēc kaut kādas sistēmas, un tā sistēma bieži vien ir ļoti, ļoti nežēlīga. Jo, ja mēs ejam nekur, tad mēs arī nekur nenonākam. Jā. Jo ļoti bieži mēs šobrīd vadāmies no emocijām. Ir īstais brīdis, es eju politikā. Tās bija ļoti, ļoti liels pārmaiņas manā galvā. Ir kaut kas, ko mēs gaidām, ieraudzīt, un tas, ko ieraugām. Galvā tad tas bija nesaprašana. Pagad mums tas mācīja, ka bija tā. Šeit ir rakstīts tā. Lielākā lieta, ko mēs varam izdarīt, mēs varam nepieļaut kļūdas. Lielais mērķis ir sasniegts, Latvija ir brīva. Tam ir jāiziet cauri, un šī korupcija jānovērš. Ikviena cilvēks, kā politika, pilnīgi ikviena. Cilvēki pat par to nedomā. Kad 90. gados mums, man liekas, bija 430 slepkavības gadā. 430 slepkavības. Tad būtībā katru dienu kāds tika noslapots. Korupcija, tur pieķerts kaut kas. Bet es ar vienu vēl ticu, ka labā ir vairāk nekā ļaunā. Vīzija Latvijai. Un šodien Vīzija Latvijai kopā ar Raimondu Bergmani. Spēka vīru, svarcēlāju, politiķi, vīru tēvu. Šodien vēl kādus šos ieviesīs arī pats, bet šodien tāds pirmais jautājums no tā, redzot tavu karjeras gaitu. Ja? Noteikti, ka sports ir tas, kas iedod tādu cietumu, ja, jebkurā jautājumā, disciplīnu un visas šīs lietas, bet tas, kas man pašam visvairāk interesē, ir šī sportista karjera, karavīra karjera, un tad pārslēgšanās iet politikā. Un jāsaka jau, ka politikā esi jau vairāk kā 10 gadus. Jā, tu varētu teikt jau tāds jau politikas smagsvars, jā, tā varētu nosaukt. Otrā kursa students politikā, bet jā, labdien. Tā ir jebkura cilvēka izvēle, un viennozīmīgi, ka sports ir kaut kādā veidā tevi strukturējis, un tu, lai kaut ko sasniegtu, tev jāvadās pēc kaut kādas sistēmas, un tā sistēma bieži vien ir ļoti, ļoti nežēlīga, lai tiešām kaut ko sasniegtu, un spēja atteikties no kaut kādām lietām. Dažādos vecuma posmos ir ļoti grūti pārvarami, un arī man, mācoties vidusskolā, likās, ka visa mana jaunība ir zudusi un pazudusi atšķirībā no maniem klases biedriem un skolas biedriem. Un tikai pēc gadiem tu apzinies, ka tas bija tā vērts, un tie stāsti un visas tās lietas, ko varbūt tu klausoties savu klases biedru vasarā pavadītajos laikos, liekas, ka tas ir ļoti, ļoti tāds pazaudēts un neatgriezeniski. Tad pēc tam tie augļi nāca pēc ļoti ilga laika, un tie augļi droši vien vēl ar vienu nāks, jo tas darbs, kas ir ieguldīts, bija ļoti, ļoti tāds apjomīgs un tiešām grūti. Es jau daudzus kādreiz strādāju arī rekrutēšanā, un tad braucot pie jauniešiem visā Latvijā stāstīju, un daudz prasīja arī par manu personīgo dzīvi, un tad, kad es daudziem stāstīju, es saku, kaut kādā tādā skolas laikā, no kaut kādas 7. līdz 12. klasē, ja es tur biju, varbūt 5 gadu laikā uz 4 diskotēkām pa visiem 5 gadiem, tad tas laikam bija daudz, jo tā dzīve bija tāda, ka tikai tas sports bija. Tas saucās pašaizliedzība. Nē, tas saucās mans tēvs, mans treneris, kurām bija ļoti strikti noteikumi, un droši vien tie rezultāti arī nāca tikai pēc tam, kad tu jau tajā brīdī nesaproti, ka tev skolā mācoties, padomu laikos mācoties, kad mums bija arī sestdienu uz skolu jāiet, un svētdiena bija vienīgā brīvā diena, un tajā vienīgajā brīvajā dienā tev bija jāceļās atkal agri no rīta un jādodas uz sabiedrisko pirti, jo tas ietilpa treniņu procesā. Un tad iedomājies, ka tu esi 7. 8. klase, ka tev ir viena diena, kad tu varētu varbūt pagulēt līdz drusku ilgāk. Tev ir atkal jāceļās, un tev ir jādodas un jāstāv bieži arī rindā, un ja tu nokavē to pirmo iegājienu tajā pirts kopējā telpā, tik tie cilvēki iet skapīši ir, tik ir. Tad tev ir jāsēž vēl 2 stundas tajā rindā, un tad tu tiec tik iekšā. Tā nav tāda sāpīga atmiņa, bet viņa ir ļoti spilgta atmiņa. Un tas tā disciplīna laikam ir. Un otrs ļoti būtisks, kas dod droši vien ļoti palīdz dzīvē, tas ir, ka tu esi nospraudis kaut kādu mērķi. Un tad tu uz viņu arī virzies. Un
droši vien arī jebkurā citā lietā ir vajadzīgi kaut kādi mērķi, uz kuriem tu gribi virzīties. Un ja tev nav šo mērķi, tad tu mēģini kaut kādīgi, bet tev nav tas virziens. Un tā mērķa esamība, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiska. Piemēram, izpildvarā strādājot par ministru, tad tu tos mērķus, ko tu pieņem lēmumus, redz ātrāk. Šobrīd strādājot parlamentā, kad tu pieņem šos likumus, tu viņus tik ātri varbūt pat nepamani. Jo tam ir vajadzīgs pietiekoši ilgs laiks, lai viņi sāktu varbūt kalpot un strādāt, un visam tam notikt un realizēties. Un tad ir, bet visādā ziņā, jebkurā vietā, kur tu strādā, tas ir vajadzīgs, un tas ļoti palīdz. Kad tu esi strukturēts, un šobrīd arī strādājot parlamentā, cenšos tiešām, ja runājam par kaut kādām izmaiņām, lai tās ir sistēmiskas izmaiņas, lai tās nav kādas kosmētiskas vai emocionālas. Jo ļoti bieži mēs šobrīd vadāmies no emocijām, kas nav slikti, bet vai tas dod palīdzību visai attīstībai kopumā un sistēmai, bieži vien, ka nē. Un runājot par vīziju Latvijai, tālāks priekš, cik svarīgi ir saprast par to, kur ejam. Un vēl vienu titulu, ko nepieminēju, tu esi arī vectēvs. Un tas ļoti saistās kopā ar to, ka ir jābūt vīzijai Latvijai, jo ja mēs ejam nekur, tad mēs arī nekur nenonākam. Ja? Un ja mēs ejam kaut kur, tad skaidri ir arī šī doma. Šobrīd tu esi Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, bet nedaudz atgriežoties atpakaļ uz 2014. gadu, kad tu pirmo reizi startēji vēlēšanās, un tas izrietēja no pirmā jautājuma. Bet, kas bija tas, kas tev lika izvēlēties, ja nosvērties par labu šai idejai, kad ir īstais brīdis, es eju politikā? Atbilde varētu būt ļoti vienkārša. Varētu atbildēt īsā versijā un var atbildēt garajā versijā. Īsā versija ir vienkārši, ka tev ir 45 gadi un tu pēc likuma esi beidz dienēt, jo tavs uzpleči tajā brīdī neļauj tev pēc likuma vairāk dienēt. Man pakāpe ir diškarēvis un līdz ar to man 45 gados pēc likuma ir jābeidz dienēt. Un otrs variants ir tāds, kad tēvs vaicā, ko tu tagad darīsi uz tevis, kā teikt, ar tevi var zemi art, un tu 45 gados būsi pensionārs tagad. Un tad droši vien tas viss ceļš, tas sports, kur tu arī esi nonācis jau līdz tam izlases līmenim un esi pārstāvējis valsti, tad dienests pēc sporta gaida beigām arī tu tā kā valsti pārstāv. Šis bija arī tas piedāvājums, ko es varu darīt. Droši vien es nezināju, vai es varēšu kaut kādīgi palīdzēt vai nē, bet tas likās pietiekoši saistoši un interesanti. Un droši vien viss tas dzīves gājums kopā ar tiem cilvēkiem, kas bijuši man klātesoši, ģimene, radi, jo sevišķi tie, kas dzīvo Kanādā. Īstenībā tas bija viens no manas dzīves tādiem brīžiem, kad tas mainījās vispār galvā, vispār kaut kādas ļoti lielas pārmaiņas notika, kad mēs atjaunojām savu valsti un bija iespēja aizbraukt pie radiem uz Kanādu. Un tad, kad tu neesi bijis ārpus Padomju Savienības nekad un tu uzreiz nonāci Kanādā, tās bija ļoti, ļoti lielas pārmaiņas manā galvā, izpratnē un satiekot šos cilvēkus, kuri dzīvojot un trimdā, domāja par Latviju un darīja visu, un viņi ticēja, ka vienu dienu Latvija atkal būs brīva. Un tas bija ļoti tāds mēnesis, ko mēs pavadījām ar tēti Kanādā, lika aizdomāties par ļoti daudzām lietām, un kas ir tik spilgti iespiedušās atmiņām, ka tu bija grūti saprast to dzīvi, ko tu redzi tur, to un visu to, ko tie cilvēki darīja, un to latviskās vides uzturēšanu, un bija tāda iespēja mums arī būt klāt Toronto sestdienas skolas izlaidumā, kur bērni visi uz izlaidumu bija tautastērpos. Tas bija tik
atšķirīgi no tā, kādās mēs esam paši piedalījušies izlaidumos un visā tajā vidē. Un arī maniem radiem jāsaka, es tiešām varu tikai lepoties ar tādiem, jo arī 2000. gadā, kad mēs ar sievu, vai 2001. gadā ar sievu braucām vēlreiz pēc tam uz Kanādu, un sievai nebija labas angļu valodas zināšanas, es saku, kā es sarunāšos ar mūsu radiem, latviski. Un trešā paudze, kas ir dzimusi Kanādā, visu runā latviski, un tas tāds bija priekš sievas arī bija ļoti pārsteigums, un mazbērnu, kas runā latviski, un mammas un tēti, kas daļa nav bijusi vispār pat Latvijā, un māca bērniem par Latviju. Un tas likās ļoti, ļoti. Un tad arī viņi atbrauc, bet ļoti, ļoti pat nesen īstenībā, kāds gadus 7 atpakaļ, viņi atlidoja pirmo reizi uz Latviju. Un tad mēs jautājām, kā tad ir. Tas priekšstats, ka tu esi visiem bērniem, un tie bērni visi jau bija bijuši Latvijā, un tu ar vienu vēl neesi bijis Latvijā. Un kā tā ir, vai atbilst tas, ko tu stāstīji saviem bērniem, tas, ko tu redzi tajā Latvijā? Un tad bija interesanti, jo cilvēks tā kā bija gatavojies, ka viņam nebūs laikam asaras un tā, jo viņš tā kā zinājis, un viņš mācīs saviem bērniem visu, bet tomēr tās emocijas bija tādas, kas lika tām asarām būt. Tas bija ļoti tā iespaidīgi skatīties un ļoti emocionāli grūti, kad tad pieauguši cilvēki, kas ir saviem bērniem mācījuši par Latviju un stāstījuši, un paši nebūdami šeit, un tad paši atbrauc, un tad tās emocijas jau ļoti, ļoti pietiekami lielos gados ir tādas ļoti spilgtas un emocionālas. Bet viņiem tā kā sakrita tā doma, līdzīgi jau tu teici, ir kaut kas, ko mēs gaidām, ieraudzīt, un tas, ko ieraugam. Vai mēs saliekam kopā, vai tā bija tā, vai viņi redzēja to Latviju, ko viņi bija iztēlojušies? Viņiem bija tādas spilgti momenti, tas mans brālēns, kad atbrauc viņam, piemēram, bija pārsteigums, ka mums tik maz mašīnu uz ielām, un braucot pa Latviju, pa šosēm, viņiem nav pierasts, ka tur visu laiku tā satiksme, un mums nav. Tāda, piemēram, atkal tāds moments, kad viņam bija ļoti emocionāli, ka viņš iegāja kafejnīcā un ēdienkarti atnes latviski. Viņš tas tāds brīdis. Tādas mazas, smalkas lietas, kas īstenībā, jo viņi jau arī mani visi brālēni un māsītes strādāja latviešu namā un sestdienas skolā un skautos un gaidās. Viņi gandrīz visi ir tajā latviskajā vidē bijuši, un tāpēc es saku, manam personībai tas bija tāds ļoti, ļoti tas mēnesis bija ļoti nozīmīgs, ko es daru tagad arī nākotnē, jo manai tantei, mana tēva māsīca ir milzīga bibliotēka mājās, un tad es visus tos mēnesis tur lasīju pa naktīm tās grāmatas, un tur pilnīgi kaut kas cits, ne tas, ko mums mācīja skolā, un tad tu sāc saprast, kaut kas ir kaut kur jābūt, tad ir kaut kā pilnīgi pretēji ir pasniegt. Un tas bija tādā galvā, tad tas bija nesaprašana. Pagad, mums tas mācīja, ka bija tā, šeit ir rakstīts tā, un tad tu sāc domāt, kā tad bija īstenībā. Un tas bija ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi, un tad mums tiešām izdevās arī aizbraukt tur, kur bija tādas kopienas lielas, kur viņiem bija vasaras nometnes, un mēs tur piedalījāmies arī talkā, tur pavasara, un tad mums bija sūtīts tās vēstules, mēs bijām redzējuši dažas fotogrāfijas, un tad, kad tu dzīvē nonāc tajā Kanādā, tajā vietā, kur tā latviskā vide, kur viss ir tāds, cilvēki ir mēģinājuši maksimāli tuvu uzbūvēt to vidi tādā, kādā viņi dzīvoja pirms viņi pamet šo valsti. Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi, un šobrīd tas ir diezgan sarežģīti, jo tie cilvēki, tas lielais mērķis ir sasniegts. Tas lielais mērķis ir sasniegts, Latvija ir brīva. Un šobrīd ir līdzīgi, man liekas, arī tur ir tāda drusciņa, tādas grūtības atrast to nākamo soli, kā.
viss jau turpinās, bet, protams, tas nav tādā tik lielā apjomā, un tā jaunā paudze jau līdzīgi kā, man liekas, arī pie mums Latvijā, viņi drusku savādāk uz dažām lietām skatās. Un tā ir tas, man liekas, tas grūtākais brīdis šobrīd. Ja tas lielais mērķis ir sasniegts, un mums šeit ir tālāk. Un šobrīd ir tas atrast, kā palīdzēt attīstīties tai Latvijai arī viņiem tajā pusē. Jo trimdas latviešu, tai paudzē, kas devās šeit trimdā, un skaidrs tā vīzija bija par brīvu Latviju. Brīvu Latviju, atgūt atkal valsti, kur ir bijusi atkal viņu vecākiem. Un pareizi, kā tu saki, kad tā vīzija tika sasniegta, un tāpēc mums tik svarīgi ir veidot to vīziju un ieraudzīt to, kur mēs gribam doties. Un es domāju, tās atšķirības mēs redzam. Bieži vien aizbraucot uz šīm ārvalstīm, vai tā ir Kanāda, vai ASV, vai vispār rietumu šīs zemes, kas ir bijušas brīvas, ir veidotas ilgu laiku, kur ir ilgākas šīs demokrātijas, tad mēs redzam to atšķirību, ka mēs vēl gluži gan dzīves līmeņa ziņā, gan to, ko mēs tur redzam, neesam sasnieguši. Tad ir jautājums, droši vien, vai mēs visu to gribam pārnest pie sevis. Ja? Tas, ko es parasti saku, mēs varam apskatīties, mēs varam daudz mācīties, mēs varam pārnest. Un lielākā lieta, ko mēs varam izdarīt, mēs varam nepieļaut kļūdas, jo ar viņiem runājoties, konsultējoties, tu saproti, kur varbūt ir nokļūdījušies un nav trāpījuši tajā, un atkal ir kaut kas jāgriež atpakaļ, jo arī, ja paskatās uz Latviju šiem 35 gadiem, viņi būs 36, mēs esam izdarījuši ļoti daudz, jo bieži vien šīs demokrātijas ir veidotas 100-200 gadus, bet mēs ļoti lielu šo te stafetes gabalu esam noskrējuši īsākā termiņā. Un, ja mēs mācāmies no tām kļūdām, tas mums dod šo ātrumu tā kā piedzīt. Un tas, ko es esmu pamanījis šajās demokrātijās, ir tieši šis vārds, kas iekļaujās arī tevis vadītajā komisijā - korupcijas apkarošana. Ja, kad novēršana, korupcijas novēršana. Un kā tu redzi, vai tas ir vispār tāds viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem, kur jaunākām demokrātijām ir jāiziet cauri un šī korupcija jānovērš. Vismaz man tas ir tā izkristalizējies, ka es redzu, ka tās valstis ir ļoti piedomājušas pie tā un iestrādājušas principā rīkus un sistēmu, visu, kad cilvēki pat par to nedomā. Kad tev principā automātiski notiek tas, kad tādas koruptīvās darbības pat neienāk prātā. Ja? Un, kā tu redzi šo tādā attīstības ceļā, kur mēs atrodamies? Tu noteikti daudz spilgtāk atceries šos 90. gadus, nekā es, jo 90. gadā man bija tieši 4 gadi, un līdz ar to tad 90. pagāja man vienkārši augot. Esot izglītības sistēmā, baudot bērnību, tā es gribētu teikt. Bet tu jau biji jau tajā, kas ir iekšā visā, un salīdzinoši varbūt ar šodien. Jo likās, kad cilvēkiem vispār mēs daudz dzirdam ziņās, vēl viss kaut kur korupcija, tur pieķerts kaut kas, vēl kaut kas. Un man gan liekas, ka ir bišķiņ mazāk tagad, aizvien tādi retāk tie gadījumi, bet kad ir, tad ir diezgan skaļi. Un bieži vien vēl joprojām ir lietas, kas tiek tiesātas, kas ir noticis pirms 10-15 gadiem. Bet kā tu skaties uz šo kopumu, caur tādu arī nedaudz paskaidrojot cilvēkam, kas tad īsti ir tā korupcija, par kuru daudz runā, bet ko viņi ietekmē? Viņi ietekmē pilnīgi visu mūsu dzīvi, un tas ir līdzīgi, kā mēs domājam, ka politika mūs neskar. Ikvienu cilvēku skar politika. Pilnīgi ikvienu. Mazu, lielu vai vecu vai jaunu. Un līdzīgi ir ar šo pašu. Un droši vien jāmēģina atcerēties to, kā mēs gājām cauri mežonīgajiem rietumiem un kur mēs esam šobrīd. Un tāpat, man liekas, nesen es
kaut kur redzēju kaut kādos dokumentos, skatoties savā komisijā, ka 90. gados mums, man liekas, bija 430 slepkavības gadā. 430 slepkavības. Tad būtībā katru dienu kāds tika noslepots vai kaut kā savādāk. Tas bija ļoti mežonīgi laiki un traki. Un arī šī korupcija, un tas ir daļā cilvēku saglabājies, un tā domāšana ir, tā Padomju Savienība ir ietekmējusi tos prātus. Mums pat bija dziesmas par piecīšiem, kad policisti ņem piecīšus, un tad, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Tas nav iespējams. Tu nevari $1 pat iedot policistam, jo viņš zaudē visu, savu izdienas pensiju, viņam jāiet prom no darba, un viņš zaudē pilnīgi visu, kaut viņš paņem tikai $1. Un līdz ar to, un tad otrs, kas ir ar to saistīts, ir šī soda neizbēgamība. Soda neizbēgamība, jo, lai tu nevari izbēgt sodu, mēs arī paši atcerāmies, pat nesen, kā mēs sākām cīnīties ar alkohola lietošanu vai satiksmes noteikumu pārkāpumu pie stūres, un kad cilvēkam bija neizbēgami jānonāk uz noteiktu laiku aiz restēm un uzreiz. Un tad lēnām atkal mums mainījās visu likumdošanu, un tad bija tā, ka tu paņēmi atvaļinājumu, un tad tu aizies uz cietumu savas dienas. Nē, soda neizbēgamība un uzreiz. Un tas deva ļoti, ļoti, ļoti lielu efektu. Un trešā lieta, kas šobrīd ir, nav jau tā pie mums, nevajag jau arī bērt pelnus uz galvas mums, ka mums te viss ir slikti un nav labi. Bet kas šobrīd ir lielākā problēma visā pasaulē starp tiesībām un pienākumu. Ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības un pienākumi, un šobrīd ir disbalans, ka tiesības mums ir vairāk, pienākumi ir salicis mazāk, un līdz ar to mēs nevaram dabūt to harmoniju, un to jau kādu laiku atpakaļ runāju ar cilvēkiem Norvēģijā, un vienkārši viņi nespēja vairs atgriezt atpakaļ šo līdzsvaru, svārstu. Un tā ir viena no lielākajām problēmām, un to mēs tagad, piemēram, redzam arī skolās, un man ir tiesības, un pienākumu man vairs gandrīz nekādu nav. Un tas ļoti, ļoti ietekmē visus tos procesus, un rezultātā tā sabiedrība kļūst tāda, ka mums ir tikai tiesības. Mums ir arī pienākumi, un bieži manas diskusijās šobrīd par drošību runājam, un tad, kas būtu un kas man būtu jādara, ja pēkšņi sāktos karš. Kas ļoti vienkārši jāiet aizstāvēt savu valsts, nav nekādas citas lietas. Bet mēs diskutējam un kaut kā mēģinam saprast vēl kaut kādīgi. Nē, tas ir tavs pienākums. Un tas ir jāapzinās, un to ir grūti. Tas ir ļoti grūti, un es saku, šobrīd šī visa sabiedrība šajā ziņā. Jā, un tās korupcija, tas ir vistrakākais. Laikam tāda nepatīkama lieta jāizstāsta, kur man viena no spilgtākajām, un es līdz šim brīdim to nespēju saprast, kādam ir jābūt cilvēkam, lai kaut ko tādu varētu darīt. Un tad, kad es biju kā aizsardzības ministrs, un pie manis bija viena no pirmajiem Ukrainas karavīriem, kas brauca uz mums uz rehabilitāciju, mēs viņiem palīdzējām pēc ievainojumiem atgriezties dzīvē, kur ir zaudējuši vai no redzi, vai arī kādu no savām ekstremitātēm. Un ļoti sāpīgi. Un tad šie puiši mēs sēdējām, un tā arī man paprasīja, Mieskungs, pagodīgo? Es teicu, droši vien, ka pagodīgo. Es vēlētos ar jums runāt, jo vai mēs runājam skaisti, vai pagodīgo. Un tad viņi arī stāstīja, ka, piemēram, Ukrainā viņiem tiek ārstniecības iestādēm piešķirtas kvotas ievainoto ārstēšanai. Un ārstniecības iestādes saka, ka kvotas ir izņemtas un ir beigušās. Tā pašā laikā uz šīm kvotām no otrām gala pa durvīm tiek pieņemti cilvēki. Un tas man ir tā iespiedies, teicu, kā tā var būt, kad šie cilvēki, kas ir ziedojuši savus dzīvības, veselību, tās valsts uzplaukumam un turpmākajai dzīvei, un ārsti, kur ir devuši zvērestu, Hipokratu, spēja būt tādā, ka tos
citu ļaužu veselības, asinīm un bēdām spēj veidot savu labklājību. Un es to nevaru līdz šim brīdim izskaidrot. Manā galvā tas, es nezinu, droši vien, ka tas ir viss saistīts, ar ko mēs sākām mūsu raidījumu ar ģimeni, ar izglītībā. Un kaut kā tam labajam kaut kādā veidā, es nezinu, es varbūt esmu naivs, bet es ar vienu vēl ticu, ka labā ir vairāk nekā ļaunā, un tas palīdz dzīvot. Jo savādāk, ja tu ticēsi visu laiku, ka tikai spēks, ļaunums un kaut kādas sliktas lietas var uzvarēt, tad laikam zūd jēga tai dzīvē. Jā, jo šī korupcija arī, ko tu tā ļoti spilgti iezīmēji, kas ir tāda korupcija valstiski un arī jau tādā diezgan cilvēkam pieejamā līmenī, ja, kur jebkurš var būt iesaistīts, ja, tad ir tieši tas, ko Gatis Krūmiņš pētnieks ļoti uzsvēra, ja šo mūsu domāšanas veidu, jeb Austrum Eiropas, ja, kur mēs lēnām izejam no tā. Mēs lēnām izejam, un viņš uz saviem pētījumiem skatoties, viņš saka, 50 gadi vajag. Viņš saka, un tad būs. Un es saku, es lasu kādās grāmatās, kur iziet cauri 1000 prasīja 40 gadus. Varbūt nedaudz optimistiskāk, ja, bet skaidrs, ka Ukraina ienāk vēl šajā rietumu telpā nedaudz vēlāk. Ja. Tas nozīmē, ka viņiem arī šim procesam ir jāiet cauri. Viņi iet cauri arī smagi, pašam strādājot arī saimā un ar šiem arī ar Ukrainas jautājumiem. Es redzu, cik daudz arī viņu šie vadošie politiķi brauc pie mums mācīties, un tas ir viņu jautājums. Kā jūs tikāt galā ar šo? Kā jūs spējāt reformēt? Mēs pat esam uzņēmuši vairākas delegācijas tieši, kas ir departamentu vadītāji, ja, lai viņus apmācītu, lai parādītu. Jo viņi saka, mēs saprotam, bet kā lai mēs nododam to tālāk? Ja, un tā ir tā viņu vēlme ir, bet droši vien arī tie būs gadi, kad to izdarīt. Jo es pastoties uz Latviju, ja, dzirdot arī stāstus, kā ir bijis, ja, tad es saprotu, ka mēs esam ļoti daudz soļus aizgājuši projām un diezgan straujā tempā no šīm lietām. Es domāju, ka jā, no viņiem ir grūtības. Mēs dzirdam arī šobrīd dažādas korupcijas skandālus, un man kara laikā tas šķiet, es vispār man grūti aptvert to ir. Kara laikā, kad tu saproti, ka tava dzīvība, tavas ģimenes, tavu līdzcilvēku, tavas tautas, tavas valsts ir cilvēki atdod savas dzīvības, un tajā brīdī tu spēj vēl kaut ko, es nezinu, tas man ir grūti to saprast. Bet skaidrs, ka varētu arī kā otra realizēties, ja liela daļa tiešām, lai Dievs dod, būtu miers, tuvākajā laikā iestātos. Un viņi atgriezīsies, un šie cilvēki ir taisnīgi, un viņi ir taisnīgi. Jā, būs grūti ar viņiem, jo viņi redz melns un balts, un viņiem būs ļoti grūti pieņemt kaut kādas koruptīvas lietas, ko viņi redzēs. Tas var izsaukt diezgan bēdīgi uz tādus viņu puses reakciju, un emocionāli viņi var reaģēt uz to, un tas var diezgan ietekmēt visus procesus, bet man liekas, ka tas var arī ļoti, ļoti palīdzēt. Bet tā domāšana, nebūs jau laikam labi stāstīt par aizgājušo jau tēvu, bet manas tantes, Kanādas tantes saruna ar brālēnu, ar māsītes. Māsītes ir augusi Kanādā, un viņa tad 6 gadu vecumā bēgļu gaitās devās prom. Un ar tēvu. Tad tas sarunas bija ļoti interesants un viss. Un viņa teica, kāpēc tu, Olģer, te uz tirgu pirkt tos apavus? Aizēj nopērc labus, kvalitatīvus apavus, kuri tev ilgāk kalpos. Bet man tēva domāšana bija, nē, es iešu labāk lētākus, nopirkšu, lai gan līdzekļi bija. Bet viņš gāja tur, jo viņam šķita, ka tā ir pareizāk. Un tante viņam saka, nē, tev viņi ilgāk kalpos un beigās tas būs ekonomiskāk un pareizāk. Un man liekas līdzīgi, mums ir daudzās vietās, ka mums cilvēki šādi domā. Un skaidrs, ka tev arī gribās dzīvot kā citi, un tu savu labklājību mēģini.
Un tad tev liekas, ieliksim varbūt kaut ko lētāku vai kaut ko tādu. Bet beigās tas tomēr neatmaksājās. Un kādreiz tā kvalitāte, bet es saprotu tos cilvēkus, es nevaru atļauties tik dārgu, es arī gribu veļas mašīnu. Ja? Skaidrs, ka tas palīdz un tas ir svarīgi un vajadzīgi. Bet, ja tomēr mēs varam un ja mums ļauj izšķirties, tad tomēr, man liekas, tās kvalitatīvās lietas, viņas var palīdzēt. Un te ir viens piemērs no bruņotajiem spēkiem, kur arī mēs diskutējām, cik augstus raudzes mašīnas mums vajadzētu likt kazarmās priekš karavīriem. Un es teicu, ka tur vajag likt profesionāls mašīnas, kuras ir domāts ļoti lielam apjomam un biežai mazgāšanai. Un tad cits teica, nē, liksim varbūt lētākas. Es saku, nē, un mēs izvēlējāmies šo kvalitāti, un tā kvalitāte līdz šai baldienai darbojās. Un tas, man liekas, ir tāds pareizs ceļš, kā mums vajadzētu virzīties, un arī valstī kopumā. Es saprotu, ja? Varbūt mēs nesasniedzam tik ātri kaut ko, ejot tādu kvalitatīvu un padziļinātu un sistēmiski uz priekšu. Bet gal galā mēs nonāksim pie labāka rezultāta. Tā ir mana pārliecība. Jo daudz tādus piemērus var minēt, un arī darba specifika šobrīd, un arī, piemēram, būvējot jauno cietumu, un tad mēs runājam ar cilvēkiem, kuri ir izpētījuši sistēmas. Tad kādas lietas mēs liekam iekšā, kuras varbūt nevajag atkal dārgas lietas likt, jo viņas kalpo. Nav arī jābūt tā, ka tev tagad vajag speciāli nopirkt ļoti dārgu lietu. Tas man liekas tāpatās, kā, labi, es ar tevi nediskutēšu, jo tu esi lauksaimnieks un ļoti labi, bet man liekas dīvaini, ja tev ir 30 hektāri un tu nopērc jaudīgu John Deere priekš 30 hektāriem. Ja? Vai tas ir vajadzīgs? Es saprotu, ka tev vēlēšanās ir un līdzekļi ļauj, bet vai tu izmanto viņu pilnā jaudā un tik kvalitatīvi, varbūt kaut ko netik jaudīgu un netik dārgu, un tas rezultāts jau tev būs tāds pats, bet tā jau būs dziļa saruna, es negribu tā saruna velk uz kooperāciju, ko mēs arī mācāmies, ja tev ir 30 hektāri, vai tev vispār vajag to traktoru. Jā. Un tas ir tas, ko rietumi ir labi iemācījušies saimniekot kopā, kad tu dari to savu lietu, kur tu esi profesionāls, tu, piemēram, slauc govis, tu esi attīstījis ģenētiku, ēdināšanu, visu to līdz ūsiņai, tur nokops to jautājumu, bet atbrauc kāds cits, kas tev sagatavo zāli, kas tev sagatavo kukurūzu, kas tev sagatavo tas, kas ir saistīts ar agronomiju un nejaucas kopā šīs lietas. Bet tas ir tas, uz ko mēs ejam. Vai ir liela saimniecība, kuras sev visu nodrošina, vai mazākas saimniecības, kuras iesaistās šajā kooperācijā, kur kooperatīvs sniedz. Un mēs šeit Valmieras pusē mums ir Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība, kas tagad saucās VAKS, tad to abreviatūru izskaidrojot to nosaukumu, bet VAKS arī ar domu, kad audzēsim kartupeļus, jo vajag to bio daudzveidību. Zaļais kurs visās izpausmēs nav galīgi slikts, bet ir lietas, kas ienes kaut ko labu arī. Un šobrīd Alois Starkelsen ir pasaulē lielākais bioloģiskās cietas ražotājs un kartupeļu. Un viens no lielākajiem vispār cietas ražotājiem. Un saprotot to, kad Eiropa saka, kad jums būs maksājums, bet tad vēl kādu kultūru vairāk audzējat, nederēs tikai kvieši un rapsis. Un tad kooperatīvs nopērk lielu kombainu, lielu stādāmo tehniku, tādu kombainu, kurš maksā jau tuvu pie miljona, ko saimniecība individuāli, ja viņi gribētu audzēt 10 hektārus, 15 hektārus, kad tu esi 100 hektārus kartupeļu, viņi nevar atpelnīt tur kaut 100 gados. Viņš tik ilgi neies. Bet tad uz visām šīm saimniecībām, kas ir, bet viņam jābūt jaudīgam, profesionālam, lai viņš tur neplīst, un tas viss, un tas strādā. Un tu redzi, ka šeit ir ieviesti daudz kartupeļu lauki. Es zinu, ka daudz mums atbrauc, jūs gan kartupeļu audzētāji. Un tas ir tāpēc, kad ir attīstīta kooperācija. Tā ir zemnieku domāšana. Tieši tāpatās, kā te Vidzemes pusē mums tās rietumnieciskās kooperēšanās tās domas, jo bieži vien to prātu sabojā, tas jau kolhos. Nē, tas ir pilnīgi kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Un mēs
liekam ar to veco domāšanu, sabojājam to jauno. Ja? Un tas nestrādā. Tieši tāpatās attīstot kooperāciju gan piena lietās, gan visā. Un tu redzi to izaugsmu. Tad bieži vien kāds par sētu skatās. Viņš saka, bet viņiem jau visu laiku tur augstāka cena, vēl kaut kas vēl tur veiksmīgāk. Vai var pievienoties? Saka, jā, var pievienoties. Un tā lēnām no 11 saimniecībām ir vairāk jau kā 500, kas ir graudu pusē. Ja? Un tepatās arī piena pusē, arī no 11 saimniecībām, kas iesākām, jau ir pār 130. Kas ir lēnām pievelkās, un tu saproti, ka tā domāšanas maiņa ieiet iekšā tajā visā. Bet, ja skatāmies uz šīm te valstiskajām struktūrām, tad tāds kooperatīvs var nopirkt kvalitatīvāko, jaudīgāko, atbilstošāko, jo tā ir privāta organizācija. Valstiskajās sistēmās mēs gribam lētāko. Lētāko. Tas tāpēc tev stāstīju. Un tas ir tas, ka tev ļoti grūti es pārliecinātu, un arī droši vien atnākot valsts kontroli prasa, kāpēc jūs pirkāt to. Bet tas galu galā ir tas, viņš saimnieciski izdevīgs, viņš nelūst un nē. Un mēs tad beigās saskaitot, nav tas pareizais ceļš. Un es atceros, tas pats slavenais mans brauciens uz Kanādu, un mums aizveda arī pie viena lauksaimnieka pēc āboliem. Un tieši bija tas jautājums, un viņam kaut kāds tur arī bija citas kultūras, ko viņš tur darīja. Un mēs sakām, tev rekur ir kombains. Nē, tas tur man tur. Jā. Es saku, kā tev nav pašam kombains, kas likās, kas mums no Padomju Savienības, no kolhoza, tev nav pašam, tu taču esi kapitālists. Nē, man nevajag, man tik maz tās platības, ka tur atbrauc mums te uz 4 saimniecībām, ir viens cilvēks, kas to visu apsu. Un tas, es saku, man arī iespiedās tas pilks, kā tas ir. Un tas ir, bet nevar jau nosodīt tos cilvēkus, kas arī vēlās, un ja viņiem ļauj līdzekļi, bet vienkārši tā, tā domāšana, tas, man liekas, tas galvenais, ko mums vajadzētu saprast, un es arī pie draugiem Vācijā dzīvojām, un spriedām, un tad bija ļoti interesanti ar viņiem aprunāties, kā viņi redz dzīvi, un kā mēs. Viņi saka, ja mums tur uz ielas ir bedre, un ja viņi ilgstoši netiek salaboti, un tu tur var rakstīt pašvaldībai vai kam, vai kam, nav kaut kāda iemesla dēļ netiek. Viņi paši sametās un salaboja, jo viņi paši saprot, ka laužot savas mašīnas, viņiem tas dārgāk izmaksās nekā salikt kopā un to bedru aiztaisīt pa to asfaltu. Tas nav tā, tad pašvaldības atbildība, bet tu jau lauz to savu mašīnu. Un tas bija tā kā, kāpēc jūs paši bērat ciet? Tas taču nav tā kā jums. Bet viņi saka, bet ja mēs apskatāmies, cik uz tās ielas dzīvo un cik viņi bojā savu transportu, tad varbūt tiešām ir lētāk pašiem samesties un aiztaisīt to bedru. Un tas šādas domāšanas tev tā ļoti liek aizdomāties, tad kā ir tā kā pareizāk. Un ļoti interesanti ir paskatīties, kā pasaulē rīkojās un darbojās. Bet šobrīd, šobrīd ir drošības izaicinājumi ir vislielākie jebkurā pasaules valstī šobrīd. Ļoti lieli. Un tāpēc mums ir jādara viss, lai šeit Latvija būtu tik droša un mierīga vieta, kur attīstīt uzņēmējdarbību, dzīvot, laist bērnus uz skolu un tā. Un te man ir bijušas tādas diskusijas, kad daži cilvēki ģimenes brauc prom, jo šeit karš ir tuvu un nav droši un tā. Un tad es kādreiz ar viņiem padiskutēju. Es saku, tad, kad jūs aizbraucat uz tām labklājīgajām vietām, kur jums šķiet tajā brīdī, vai jūs varat palaist savu bērnu vienu uz skolu? Pārsvarā man nav pozitīvas atbildes. Nevienā vietā. Visur ir ļoti stingri noteikumi, vai tev jābrauc ir pakaļ, vai tu brauc ar skolas autobusu, bet tur ir ļoti stingri noteikumi un pietiekoši lieli riski. Un es saku, mani bērni Rīgā brauc ļoti lielu gabalu jau no 1. klases ar tramvaju un gāja vieni paši uz skolu. Un man nebija iekšēji tādas, tā kā uztraukumi. Un šis ir tas, par ko es ļoti bieži aizdomājos, un tagad arī nesen satiku savus paziņas no Vācijas, un viņi arī ir
Viņi ir ļoti viņi ir pārvākušies no Vācijas uz Latviju dzīvot. Sieva bija latviete, un viņi ļoti 11 gadus, es nezinu, cik 20, 30 gadus jau Vācijā dzīvo. Un viņi pārvācās uz Latviju. Tas tāds ļoti neraksturīgs gadījums, bet viņi tiešām ir priecīgi par to drošības sajūtu šeit, ko mēs ikdienā, kas mums varbūt šķiet pašsaprotam, varbūt. Bet viņi nav pašsaprotami, un par to ir jārūpējās un jādara viss, lai tādu viņi arī saglabātos. Jo, labi, negribās jau par to runāt, bet mēs redzam par tādu labklājīgu valsti kā Zviedrija, kur mēs tiecāmies arī, redz, kur Skandināvu ziemeļu valstis, kur ir visa labklājība ļoti augstā līmenī. Šī brīža situācija ir diezgan smaga. Šis integrācijas process viņiem laikam nav izdevies tā, kā ir blakus valsts Dānija, kur Dānijā atkal ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Un Dānija šobrīd ir viens no lielākajiem piemēriem integrācijas jautājumos visā Eiropā. Un, tad ir vērts droši vien papētīt, kā tas viss notiek un kāpēc Dānijai izdodas un citās valstīs varbūt tas neizdodas. Un tie būs mūsu jautājumi arī turpmākajos gados. Tiešām jācenšas ir noturēt šīs drošības līmenis, kas manā skatījumā ir viena no visaugstākajām vērtībām mūsu valstī, kur daudzās valstīs saka, ka tur uzņēmēju darbībai ir labāki apstākļi, lielāka pretīmnākšana no pašvaldībām, no valsts puses. Bet šis ir ļoti, ļoti nozīmīgi, man liekas, ikvienam, lai šeit būtu drošība, un to es arī dzirdu un redzu. Vēl viens arī tāds droši vien piemērs, kas ir ļoti svarīgi, kad mēs runājam, lai būtu kaut kāds piemērs. Kāda bija tā mūsu sabiedroto ienākšana 2017. gadā pēc Varšavas NATO samitā pieņemtā lēmuma, ka mūsu sabiedrotie arī viņi, kad šeit atbrauc, tā sajūta bija, kā būs, kā sabiedrība uztvers un kā tas viss. Tad šobrīd mēs redzam, tas viss ir pilnīgi mainījies. Viņi redz, viņi brauc šeit ar ģimenēm, jūtās ērti, droši. Un tas, man liekas, ir ļoti labs rādītājs. Un, kā es teicu, mēs ļoti bieži dzirdam publiskajā telpā, kad mūs ietekmē un kaut kāda uzņēmēja darbība, ģeopolitiskā situācija. Jā, protams, viņi ietekmē, nevar noliegt. Bet tad es saku, Somija ir 1300 km ar Krieviju robežu. Vai tad viņus neietekmē? Spējas. Un tas ir tas, par ko mums vajag vienmēr paskatīties plašāk. Un tā ir vēl viena lieta, kas varbūt mums ir kaut kādīgi saglabājusies, nezinu, vai varbūt arī jau iegūta, ka mēs visu laiku, mums liekas, ka te ap to mūsu valsts, ap Latviju viss notiek. Nē, notiek arī aiz valsts robežām kaut šis tas. Un tas ir tas, ka mums vajag nebaidīties, nekautrēties, un mēs esam daudzās jomās daudz spējīgāki par citiem pasaules iedzīvotājiem, bet mēs vienkārši kaut kā, mēs, un tā piezīmēt, un tā. Nē, nevajag pārspīlēt atkal, lielīties, bet, vajag sev ticēt un ticēt valstī un visam pārējām, un man liekas, tas dod baigot tādu pienesumu, jo, jā, ir grūti, daudz lietas ir sarežģīti, bet mēs spējam, un tad, ja mums jau tiešām ir tik daudz piemēru, kas ir arī dokumentēti, un mēs paši arī zinām, ko mēs spējam, un, vai ir tik daudz valsts pasaulē vispār, kas ir saņēmuši kinematogrāfijas Oskaru? Domāju, ka ne. Ja mēs saskaitītu, cik valsts, ne. Un tas ir tas, ar ko, man tagad teiks, ko tur ar Oskaru, bet tā ir viena joma, tad ir citas jomas. Un tā, piemēram, tas pats Lalita Ritmane, kas rakstīja mūziku Dvēseli puteni. Cilvēks, kas ir saņēmis visaugstākos Amerikas Savienotās valsts novērtējumus dažādās mūzikas jomās, viņi ir ar latviskām saknēm un latvietu, un tas ir... Un daudz citas tādas piemērs mēs varam minēt zinātnē, sportā, kultūrā, mūzikā, inženierijā.
daudz lietas. Man šķiet, citreiz, ka mums pietrūkst tāds pašnovērtējums. Ja? Kad pašnovērtējums un tagad tāds zemes pašnovērtējums, viņš ir tā kā vīrus lipīgs. Ka viens sāk gausties, tad pārējie grib gausties līdzi. Un atkal tā pozitīvā doma, ja, ka tev augsts pašnovērtējums, veselīgi augsts, es domāju, ja, lai tur nebūtu ar egoismu atkal, ja tur tā robeža, tad viņš arī ir lipīgs, bet nav tik, un viņš ietekmē apkārtējos, ja, bet tas zemais pašvērtējums ir, un arī ar Somijas kolēģiem runājot, viņi parasti pasmēdas, viņiem parasti tā uzsaka kādās tikšanās reizēs, kad sanāk, jūs jau laimīgākā tauta pasaulē, ja, tad viņi jau paši zina savu ikdienu, un tad tā pasmaida par to, bet es saku, dati par to liecina, ja, un lielā mērā es domāju, ka tas ir saistīts ar pašnovērtējumu, ja, kad kā tu sev vērtē. Bet par drošības jautājumiem. Protams, mums ir šī ārējā drošība, iekšējā drošība, ja, civilā aizsardzība, ļoti daudz. Tu droši vien, tā kā es par lauksaimniecību varu runāt, tu par šīm tēmām varētu noklāt noteikti daudz stundas, bet izmantot šo iespēju, ka var paprasīt jautājumu, tu biji aizsardzības ministrs. Un no 15. līdz 19. gadam, un tas bija arī laiks, kad 2014. gadā Krievija pirmo reizi iebruka Ukrainā. Un man vienmēr tāds iekšējs jautājums pašam bija, kāpēc tad bija tik vāja tā reaģēšana no Eiropas Savienības puses, ja? Jo īstenībā arī šie līgumi, ja, un visu, ko ceļ gaismā par to, ka Lielbritānija, ASV, kas vēl tās valstis bija, kas garantēs šo drošību, ja, par to kodola galviņu izvešanu. Es domāju, kāpēc tad? Es gribētu teikt, ka tajā brīdī jau bija jāpaceļās tam atbalstam un visam tādā līmenī, kāds tas ir šodien. Tad mēs šodien nepiedzīvot. Ja? Tad jau tas konflikts būtu jau izbeigts jau 2014, 15, 16. Bet tāpēc man ir tas jautājums, es par to nezinu. Un tas ir tāds, ko es gribētu noskaidrot. Ja? Tu kā ministrs, protams, cik tu daudz drīkst stāstīt, bet savilkt šīs paralēles, kas bija toreiz, ko varbūt vajadzēja izdarīt savādāk, vai varēja vispār izdarīt savādāk, ja? Un kāds ir paralēles ar to, kas notika 2024. gadā? Negribējās tādā bēdīgajā stāstā virzīties, bet droši vien, ka cilvēkiem ir svarīgi. Nē, tu pareizi pakāpies soli atpakaļ, vajadzēja vēl vienu soli atpakaļ kāpties. Tas viss sākās 2008. gadā ar iebrukumu Gruzijā. Lūk, šis bija tas punkts, kurš varēja mainīt visu situāciju pasaulē, bet, diemžēl, viņš aizgāja tā, kā viņš aizgāja, un tas iedrošināja Krieviju turpināt. Ja 2008. gadā būtu bijis savādāk un Krievijai būtu jāatstāja okupētās Gruzijas teritorijas un viņi saņemtu sodu, es domāju, ka nekādas Ukrainas nekas varbūt arī nebūtu bijis. Bet šis netika. Mēs vēl atceramies Francijas prezidenta iesaisti Gruzijas konflikta nosaistē. Bija 6 punktu plāns. Mums ļoti bieži runājam par kaut kādām miera plāniem ar konkrētiem punktiem. Arī Ukrainā bija Minskas plāns ar 14 punktiem. Un no šiem 6, man liekas, Gruzijas miera punktiem ir izpildījis Krievija tikai vienu. Arī no Minskas plāna punktiem Krievija izpildīja varbūt dažus. Un tur jau bija ļoti vienkārši tas punkts. Arī Minska un Ukraina būtu beigusies visi savādāk, ja tiktu pieņemts viens no tiem punktiem, kas tajā plānā bija, kad jāatgriežas uz robežas Krievijas armijai, savā teritorijā. Un tas jau netika izdarīts. Un šie soļi visi iedrošināja, un arī šobrīd esošais miera plāns un viss pārējais ir tā bīstamākā lieta no manas skatu punkta, lai tas neiedrošina nākamajam solim, kur Krievija spēja pārliecināt savu sabiedrību, savus pilsoņus. Mūs nekur nesoda, mēs varam iet tālāk. Un tas ir tas trakākais, kas var būt šajā stāstā, un tas ir visbīstamākais šajā karā,
Jo tu par noziegumiem netiec sodīts. Un tas ir tas, ko es teicu arī sarunā mūsu. Ja sots ir neizbēgams, tad tas attur. Bet šeit mēs redzam, ka netiek sodīts. Un skaidrs, ka mēs visi vēlamies, lai karš beigtos, jo cilvēki iet bojā. Bet kāda ir tā cena tam mieram? Un tas ir tas bīstamākais, un nav jau nekāds noslēpums. Tas ir viens tikai kā sastāvdaļa no visa lielā mērķa. Un, ja kā mēs sākām raidījumu par vīziju, tad Krievijas vīzija ir ļoti vienkārša. Viņu galvenais strateģiskais mērķis ir iznīcināt NATO. Tas ir viņu galvenais strateģiskais mērķis. Šie ir kaut kādi soļi tā mērķa sasniegšanai. Un, ja mēs to neapzināmies un nesapratīsim un nespēsim mosties un strādāt kopā, tad tā situācija var būt bīstama. Protams, ka viņi var būt bīstami. Mēs šobrīd esam modušies, mēs daudz aktīvāk strādājam un jāsaka milzīgs paldies Latvijā cilvēkiem, kas apzinās. Mēs esam pielēmuši šos lēmumus, kas stiprina mūsu valsts drošību un arī visu kopējo drošību, gan 3 Baltijas valstīs, gan reģionā, gan NATO kopumā. Ja mēs šobrīd esam ar lēmumiem atgriezušies pie tā, kas bija augstā karā. Nav nekāds noslēpums. Augstā kara laikā NATO valstīs vidējais atvēlētais līdzekļu un resursu drošībai bija 3,3% no iekšzemes koprodukta. Šobrīd mēs esam 3,5%. Tieši tas pats. Tas ir tas, ar ko pietiek, lai atturētu Krieviju? Jā. Mēs esam atgriezušies, bet mēs jau neesam nonākuši līdz tādām attīstībai un tādām investīcijām drošībā, kādas mums bija tajā augstā kara laikā. Un tad Krievija arī saprata, ka, ja viņi mēģinās, tad tas viņai beigsies slikti. Un tāpēc šobrīd mums ir maksimāli īsā veidā jādara, bet mēs ticējām, domājām, ka viss beidzies, bet Krievija jau nekad nemainīsies. Nekāda. Man arī likās, ka varbūt viņi ir mainījusies tajā brīdī, kad es kā Olimpiskās komitejas pārstāvis biju Soči olimpiādē un satiekot jaunus cilvēkus, man likās, ir kaut kādas pārmaiņas. Un tad nāca Soči olimpisko spēļu noslēgums un nākošā dienā sākās Krimas okupācija. Un visas manas ilūzijas sabruka kā kāršu namiņš, kur satiekoties jaunos cilvēkus Olimpiskās spēlēs, likās, ka tā jaunā sabiedrība tomēr kaut kā savādāk skatās uz lietām un tur tāda ir izveidojusies, bet nē. Un šobrīd mēs redzam, ka ir milzīgs sabiedrības atbalsts Putinam. Tur ir milzīgs, un visi domā, ka tur varbūt notiks kādas pārmaiņas, kā sabiedrības pieprasīja saistībā ar Padomju Savienības iebrukumu Afganistānā. Mēs pat tūmā neredzam kaut ko tam līdzīgu šobrīd Krievijas sabiedrībā. Un tas arī ir tas, kad šobrīd tās vienošanās, kas agrāk bija, kur tu nedrīkst pārkāpt tās sarkanās līnijas, visu laiku ir pārkāpts. Un šis balans, ko es teicu, starp pienākumiem un tiesībām ir izjaukts. Šī drošības arhitektūra ir izjaukta pasaulē, un šobrīd mēs nespējam nonākt atpakaļ uz tām sliedēm. Un tā ir tas, ja tev bija Ukrainai šo tevis minēto lielvalstu apņemšanās, tā skaitā arī Krievijas, ja tu atdod savus kodoli ieročus, mēs uzņemamies par tavas valsts drošību atbildību, mēs redzam, ka tas nestrādā. To Budapeštas memorandu neviens nepiemina. Neviens, bet tur taču jūs konkrēti apņematies līdzīgi, kā mums bija apņemšanās arī NATO, kur mēs 2014. gadā apņēmāmies, ka mums 24. gadā visas NATO valstis tērēs aizsardzībai 2%. Trumpa kunga iespaidā mēs varam dažādi attiekties pret dažādām lietām, bet tieši Trumpa kungs 18. gada NATO samitā to akcentēja. Es tur biju klāt, tajā brīdī tika delegācijas izgāja ārā un palika tikai valstu galvas. Un saruna bija ļoti, ļoti ilga un nopietna. Un rezultāts bija tāds, ka mēs apņēmāmies un sasniedzām 24. gadā, kur ļoti daudzām valstīm un lielām valstīm, tie ir lieli līdzekļi. Un tā ir liela līdzekļi. Un skaidrs, ka tu atvēlot
liels līdzekļus drošībai, tev kaut kādās citās nozarēs droši vien pietrūks. Tas ir pilnīgi loģiski. Un līdz ar to šobrīd ir tā situācija, kad Amerikas Savienotās valstis arī saka, atvainojiet, mēs ieguldām, šobrīd ir pieņemts viņu aizsardzības budžets, kas ir 900 miljārdi, tuvu 1 triljonam gandrīz šobrīd ir aizsardzības budžets. Un tad viņi saka, tad aicina arī pārējās valstis, kas ir NATO sabiedrotās, tad arī atvēlēt pietiekoši liels līdzekļus, un tāpēc viņi vienmēr ir uzslavējuši Baltijas valsts, Poliju, šīs valstis, kuras atvēl šos līdzekļus un izprot situāciju, un tāpēc mēs vienmēr esam atbalstīti, un es ceru, ka tā arī paliks turpmāk, jo arī šobrīd šī Baltijas drošības iniciatīva ir saglabāta šajā aizsardzības budžeta Amerikas Savienotās valstīs, un lai gan mēs vienmēr esam teikuši par tiem apdraudējumiem un riskiem, kas ir nākuši no Krievijas, un mūs tā kā neuzskatīja, bieži neieklausījās tajā. Šobrīd mēs esam kļuvuši gandrīz par lielākiem ekspertiem, un mēs arī stāstam, kā vajadzētu varbūt nākotnē un ko darīt. Un tas nav viegli pārliecināt cilvēkus, jo, kā es saku, šobrīd 32 valstis ir NATO valsts, un tās izmaiņas un situācija var mainīties ļoti, ļoti kardināli. Un to mēs redzam ar Somijas un Zviedrijas iesaistīšanos un vēlmi iekļauties NATO, kur Zviedrija bija 200 gadu neutralitātes valsts. Viņa neitrāli ieņēma pozīciju, un šobrīd viņi ļoti ātri pieņēma lēmumu, ka tomēr viņi vēlās būt šajā drošības aliansē. Un tāpēc šobrīd ir jādara viss, un daudz kas tas prasa tiešām līdzekļus, kur kaut kāda līdzekļa viennozīmīgi kādām no jomām pietrūks. Bet mums ir jāapzinās, ja mēs nerūpēsimies par savas valsts drošību, tad nebūs arī droši vien iespējas, ja gadījumā karš, rūpēties arī par visu pārējo. Tāpēc, un šeit nevar, un tas vienmēr tad ir jautājums, bet kas tad ir svarīgāks? Tautsaimniecība, uzņēmējdarbība, ekonomika vai drošība? Es saku, tur nevar būt tas vai tas viss ir savstarpēji saistīts. Un mana vizīte šajā gadā Izrēlā man vispār atkal mainīja manu izpratni par karu, kur viņi, līdzīgi kā ar Ukrainā, kad arī man pirmajās vizītēs, dodoties uz Ukrainu kara laikā, man bija grūti apjaust, kā tad tā pilsēta dzīvo, viss taču tā kā vajadzētu visiem būt tā kā karā. Un arī Izrēlā viņi precīzi tā pateica, ja nav tautsaimniecības, nav ekonomikas, mēs nevaram karot, mums nespēsim karot, mēs nevaram pakarot, ja nav viss šī, un tāpēc nevar būt vai, tas viss ir savstarpēji saistīts, un to ir grūti apzināties, un tāpēc šīs izvēles ir. Un daudzas valstis būvē šo visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu, kur agrāk sauca Total Defense angļu valodā, totāla aizsardzība, jo viņi bija vairāk domāt par militārām lietām, tad šobrīd pārējot uz vispārējo aizsardzību, kur mums dažādi izaicinājumi var būt. Un mēs esam arī paši saskārušies gan ar finansiālām krīzēm, gan ar kaut kādām ekonomiskām, tehnogēniskām krīzēm, dabas stihijām un visām. Un tad valstī jābūt vienkārši gatavai visam. Un ja tu esi gatavs visaugstākajam, piemēram, karam, tad pārējiem loģiski, ka tu arī būs pietiekoši labi sagatavots. Un tas ir tas jautājums, kas mums ir izvēlēts, un mēs būvējam, bet šobrīd ir pietiekoši sarežģīti, jo cilvēki kaut kā daudzās institūcijās nespēja apzināties to. Nespēja. Un šausmīgi to, ko stāsta Ukraiņi, viņi ir gatavi dalīties ar pieredzi, jo viņi arī godīgi ir atzinuši. Viņi nebija gatavi. Viņi nebija gatavi, un šobrīd viņi ir ļoti grib mums palīdzēt, lai mēs būtu gatavi jebkādām krīzēm. Un tas būtu jāizmanto, un šobrīd tas ir tāds liels izaicinājums mūsu valstī apzināties dažādas lietas un darīt. Un tas nav sarežģīti, bet negribas pieskarties tai ikdienai, kas nories parlamentā komisijā, kur mēs, piemēram, spriedām par patvērtņu izbūvi, un tad man šķiet, tas bija ļoti grūti man apjēgt, un tur tiešām saskārās šī ekonomika, tautsaimniecība ar šo drošību. Viens no galvenajiem argumentiem bija, kāpēc mums ir grūti izbūvēt patvērtnes, tāpēc, ka mums ir augsti gruntsūdeņi, kas ir taisnība.
Bet vai tas ir arguments to nedarīt? Ja mēs nevaram zemē ierakties, varbūt mēs varam to patvērt un uzlikt virs zemē. Bet mums ir jādara, un to saprata Somi, un viņi 80 gadus to dara un turpina darīt. Un šobrīd, es saku, tas ir par to, ko tu jautāji, to izpratni un sapratni. Ja dzīvoklis jaunā mājā Somijā maksās dārgāk, tāpēc, ka tur ir patvērtne. Bet es labāk nopirkšu to, tas ir tas, ko mēs atkal visu laiku atgriežamies par to mūsu valsts iepirkuma sistēmu, vai mums lētākais ir, ja? Nē. Tas ir tas, ka tu esi drošs, un tev ir tas drošības sajūta. Un tās ir un grūti. Es arī saprotu, mēs ejam uz priekšu, mēs virzamies. Un skaidrs, ka un tad beigās sanāk tā, ja man jābūvē vēl patvērtnē apakšā mājai, tad tas man neatmaksās, un es nebūvēšu vispār. Un, tā ir tā, un būtībā Ukrainā jau nav. Es visas savas vizīšu laikās gandrīz lielāko daļu nakšu pavadījis, un arī tu pats tur biji kopā pavadījuši pagrabos. Tie ir pagrabi. Parasts pagrabs iztīrīs, tur nekādas speciālas būves nav, kur ir nodrošinātas toalete, medikamenti, ūdens. Vienkārši spēja. Tajā brīdī pavadīt, jo patvērtne jau nav domāta dzīvošanai. Patvērtne ir uz īsu laiku patvērties no kaut kādām lietām. Un tas atkal mums ir tā, ka mēs nespējam tādā harmonijā. Nevajag mums tagad domāt par atomkaru un bioloģiskā kara patvērtnēm, kuras maksā ļoti dārgi, bet kuras Somijā ir izbūvētas. Un to vienkārši censties tā. Un tas ir tas sarežģītākais, kas man liekas izprast, saprast, ka tas mums ir vajadzīgs. Es jau neesmu arī nekāds baigais bieži tiek aicināts par šīm lietām runāt. Pats esmu grēkojis, bet esmu vienu solījumu gan izturējis, jo man visu laiku bija vienas brilles. Un es sapratu, ja es viņas pazaudēju, ar viņām kaut kas notiek, ka es ļoti ievainojams. Un tagad man ir 2 brilles jau. Tā kā tas ir tādas mazas lietas, liekas. Bet īstenībā ļoti, ļoti būtisks. Jo daudzas lietas, un es domāju, mēs varam daudz paņemt gan no Ukrainas, gan īstenībā no Izraēlas arī. Jo viņi ir visu laiku patstāvīgā kara darbībā, un viņi šīs lietas ir atstrādājuši. Un man bieži vien tā darīt. Liekas jautājums, kādēļ nesadarbojamies, jo varētu sadarboties daudz ciešāk. Un tad ir bieži vien kādi ideoloģiski vēl kādas lietas, kad mēs nesadarbosimies, tāpēc, ka viņi šitā. Un tas man nav saprotams, kā to var darīt. Un, piemēram, ja pastamies arī uz tām pašām ēkām, visu, tad Izraēla vēl tālāk. Viņiem tas drošā telpa ir katrā dzīvoklī, katrā mājā. Un es arī runāju ar mūsu vienu diplomātu, kurš arī tieši uzlidojuma laikā, kur trāpīja mājā, un viņš saka, neciet neviens cilvēks. Jo visi bija patvērušies, jo kur jau tu patveries tur no šķembām. Reāli. Un tas ir tas, kur ir ievērots šis 2 sienu risinājums, visas šīs lietas. Māja, forša jauna māja uzcelta, bet tagad viņi domā, ko viņi darīt, vai viņi var stiprināt vai nevar, jo rops ir izrauts, cilvēki nav cietuši. Un pareizi, kā tu teici, arī Ukrainā. Man tikai tāds fakts bija, kad es atceros, kad atskanēja trauksme un devāmies, tad mēs latvieši tikai bijām te. Jā, to mēs arī, un tas, ko tu pats atceries arī Odesā, kad mums stāstīja, ka cilvēki ir noguruši no kara, viņi nedodās, un tie upuri šobrīd lielākoties Ukrainā veidojās tieši no šiem cilvēkiem, kuri ir noguruši, un viņi saka, es esmu noguris, trāpīs, es nekur ne, un bieži gadās, ka trāpa. Bet, kā es teicu, tā ir tajā ir jāinvestē, būs mūžīgi, es domāju, lai tā drošības sajūta būtu, un es saku, tajā pašā Izrēlā mēs ēdām vakariņas uz ielas un atskanēja trauksme. Neviens, nekādas kafejnīcā nebija nekādas panikas, nekādas mierīgi bērni, visi atstāja visus ēdamus, neviens neuztraucas, ka tur kāds kaut ko paņems, jo tā atklāta kafejnīca. Visi iegāja, pastāvējām, atsauc trauksmi, visi atgriezās atpakaļ. Tā. Ļoti vienkārši. Mēs vienkārši iegājām pagrabā, kur mazāk iespējamība, ka tās šķembi trāpīs. Bet te pašā laikā es pēc tam sapratu, un tas ir jau mūsu komisijas un mūsu valsts drošībai,
kur mums regulāri mēs dzirdam publiski, ka mūs pārbauda sirēnas. Un šobrīd ir ieviesta šūna apraide, un vēl turpinās šis 112 platforma. Es domāju, ka šo var reklamēt, jo tas būtu jāiegulda katram cilvēkam telefonā, būtu jābūt 112 platformai, aplikācijai, jo tā brīdina par visām citām lietām, un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un būtībā, es nezinu, vajadzētu mums tirgot viņus jau ar šo aplikāciju, lai cilvēkiem būtu. Un te ir tā harmonija, kas ir, piemēram, Izraēlā, kā es teicu, gan šīs mūsdienīgie pielietojamie drošības rīki, gan arī viena tradicionāls sirēns. Viņi saka, mēs nekad necelsim, jo tam ir jābūt kopā. Un mums ir šobrīd tāda saruna, mēs komisijā diskutējām ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu un iekšlietu ministriju, vai mēs investējam vēl, vai mums šobrīd ir jāatjauno šīs sistēmas, daļa no sirēnām ir novecojusi. Un es saprotu, ka mums viņas ir vajadzīgas. Mums viņas ir vajadzīgas, un viņām ir jābūt kopā. Un tā ir arī Ukrainas pieredze. Gan šīm sirēnām, ko tu dzirdi uz ielas, gan arī tās, kas tev ir mūsdienīgi un pienāk tavu paziņojumu, tavās viedierīcīs un viss. Tā jā, bet tas galvenais, ko es teicu, tu arī pats pieminēji, un tas tiešām tā notiek, ka cilvēki nogurst un drusciņi zaudē šo modrību un nepievērš tai uzmanību, tai drošībai, ievērošanai, kas rezultējas, diemžēl, ļoti lielām bēdīgām situācijām. Un tāpēc tā izpratnē, tai notikumu saistībai, mums tas ir, tas ikdienas ir jāatkārto, jāmāca, un pie tā ir jāpiestrādā. Es saku, pat Japāna. Tur visa sabiedrība zina, kā ir jārīkojas zemestrīču laikā. Viņi visi zina, no maza bērna līdz vecam cilvēkam. Un līdzīgi būtu arī šeit. Mums jāiet šim procesam apmācības cauri. Ukrainas pieredze, varam diskutēt, varam domāt, bet tā ir viņu pieredze, un man šķiet, ka tā ir pareizi. Viņiem pilnīgi visi valsts iestādēs un pašvaldības iestādēs strādājušie nav atšķirības sieviete vai vīrietis iziet militāru apmācības kursu pamatu. Pilnīgi visi. Bet tas nav tas gads, bet tas ir... Nē, tas ir pamata apmācības kurs, jau ir 21 diena. Bet viņi visi iziet. Jā, un tad tev ir, tad tu arī esi drošāks viens tu esi apkārtējai sabiedrībai, tu zini, kas jādara. Precīzi, un tas ir tas, kas arī tā domāšana. Tas maina domāšanu, jo tur tu daudz ko saproti, un es zinu, ka mēs uzsākām šo brīvprātīgo pamata apmācības kursu, rezervisku cilvēku apmācību, un tajā pirmā kursā bija šie 3 mēdīju pārstāvji žurnālisti, un kā viņiem viss mainījās pilnīgi, vienkārši, kas saka, tā domāšana, izpratne par lietām. Un nav būtiski, tas jau tev netraucē turpināt savu karjeru, bet tu esi kaut kam vismaz tiem pamatlietām apmācīts. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un sniegt palīdzību, izprast, kā rīkoties. Jo tas nav. Es domāju, ka mums ļoti daudziem būtu grūti pieņemt kaut kādus lēmumus kaut kādās krīzes situācijās, ja mēs neesam bijuši. Un, piemēram, speciāla uzdevuma vienībā tas ir viens no galvenajiem kritērijiem. Vai tu spēj krīzes situācijā pieņemt lēmumu? Un tas būtu ļoti labi, es domāju, arī Latvijas politikā. Lai mēs krīzes laikā spējam pieņemt lēmumus varbūt ne tik uz emocijām, cik varbūt tā ar vēsu prātu un tā, kā vajadzētu rīkoties. Un skaidrs, ka tas spiediens ir milzīgs un nav viegli pieņemt grūtus lēmumus. Nav. Un tas ir tas. Un tāpēc droši vien šādu grūtu, smagu lēmumu pieņemšana padara politiķi par valsts vīru. Un tur ir atšķirība. Jā. Tur ir fundamentāla atšķirība. Un vēl tāda lieta, kas arī pieminēja, kad Amerikas prezidents Donalds Trumps jau pirmajā savā kadencē izdarīja šo spiedienu uz NATO dalību valstīm, liekot pacelt šīs tēriņus, jeb investīcijas, kas tiek veiktas drošības jomā, tad šajā otrajā kadencē dara to vēl intensīvāk. Un tad bieži vien es tā skatos, kad arī gan mēdī, gan arī tāda
sabiedrības viedokļu paudēji bieži vien ar tādu izvērtē, man patīk vai nepatīk šis te politiķis, jā, kā tāds. Un, manuprāt, šajā jautājumā mums jābūt īpaši uzmanīgiem, jā, par cik esam arī sabiedrotie. Un bieži vien es ar tām kādam viedokļu paudējam prasa, saku, tu tagad tā kā izsaka nepatiku, ja, pret kādas citas valsts prezidentu. Es saku, bet vai tas ir pareizi? Pirmkārt, vai tu vispār tas ietekmē, vai tu to vari ietekmēt, ja? Jo tu neesi balsojis un tu nevari balsot. Es saku, un šajā brīdī mums ir jāsadarbojās un jāiet kopā ar to. Ja? Nevis jāmēģina vēl nopelt kaut kā ar savu viedokli, nostādīt sabiedrību tā kā pret tajā, jo es domāju, tie ir ļoti labi darbi, kas ir izdarīti, un es bieži vien, man vairāk sanāk runāt ar uzņēmējiem no šīs ekonomikas puses, ja, un arī, jā, tur tarifi pacelt, vēl kaut kādas lietas vēl. Es saku, un tu sadarbojies ar ASV? Nē, es tikai lasīju. Es saku, jā, bet parunājies ar uzņēmējiem, kas sadarbojas. Ļoti daudz saka, ka šī ir iespēja, jo tarifs tiek pacelts tur Ķīna, Indija, bet tā mums ir iespēja iespraukties tajā sakustinātajā tirgū. Nevis, ka tu sēdi nomaļas, ja, un tagad komentē, ja, kad redz, cik tur slikti, ja, un tas, bet saskat iespējas, kur tu vari ielikt iekšā, un tās sadarbības, kas šobrīd tiek veidotas, es redzu, ka tas iedod tādu ļoti labu izrāvienu arī mūsu ekonomikai un saklausīt starp rindiņām. Ja šīs brīža vadība, tie, kas vada valsti, tev skaidri saka, ka nākat strādājam kopā, taisam kooperācijas, veidojam kopu uzņēmumus, tiem būs atlaides. Tie, kas to nedara, tiem būs tarifi. Šajā teikumā nedzirdējāt, ko es saku? Es saku, nākat un strādājam kopā. Un tie, kas to ierauga un izmanto, es redzu, ka tur būs nevis pa procentiem, bet pa reizēm lielāki ieņēmumi, un kas jau sabiedrībai dod šīs te labi atmaksātās darba vietas, ja, kur arī vairāk ir Valmieras uzņēmēji, kas ir jau tur iestartējuši, kas dažas dienas atpakaļ satiku un teicu, ka viss, man nākamais 2026. gads ir pilns. Viss, tad jādomā, kur paplašināties, ja, lai piepildītu šos pasūtījumus. Un tas notiek, tad, kad kaut kāds tirgus tiek sakustināts. Jā, bet tu jau teici, Trumps panāca tā. Viņš jau tiešām panāca, bet 2014. gadā uz šīs apņemšanās bija visu NATO valstu galvu parakstu. Viņi jau solīja apņemties. Viņš jau neko, viņš tikai aicināja izpildiet to, ko jūs solījāt. Viņš neko citu nedarīja. Un šajā reizē, kad mēs esam pieņēmuši jau šos 5%, un kur, man liekas, ir ļoti labi atrast šis balans, ka 3,5% ir tiešajām militārajām lietām, un tas 1,5% ir daudzām citām lietām, kas ir saistītas ar drošību. Un tā jau ir atkal tas, ko tu saki, tā ir tā iespēja stiprināt gan mūsu dzelzceļa struktūru, ceļu struktūru, ostas, kas ir savstarpēji saistīts gan mūsu iekšējo drošību, gan veselības sektoru. Tas jau ir tas, ka mēs varam radīt to un panākt tam, kas viss ir it kā saistīts savstarpēji, un tā arī ir. Kas tad ir visaptvaroša valsts aizsardzības sistēma, ko mēs būvējam? Vienmēr, un tad es to teikumu iemācījos ļoti vienkārši. Un tad būtībā tā atbilde ļoti vienkārši. Tas ir katra cilvēka atbildīga attieksme pret drošību. Šī ir visaptvaroša valsts aizsardzība. Attieksme pret drošību. Un tas ir, kā es teicu, no mazām lietām. Sarkanā gaisma, aiziet, kur pie viņa nav atcējusies, piesprādzēties, nerunāt pa telefonu un daudz citas lietas. Tās ir tās ātra cilvēka atbildība, apdrošināties pirms braucēja ekskursijā vai kaut ko tam līdzīgi. Un tās ir tā, un tā izpratne, ja viņa rodās un tu sāc viņu tā ikdienā darīt, tad, kaut vai es teicu, daudz lietas, kas liekas ļoti dīvains. Kaut tu sētā iedzēni automašīnu un tu viņu novieto tā, lai tu uzreiz ar viņu vari izbraukt, nevis ar mugurpusi. Ja?
Vienkārši lieta, kam tev tas vajadzīgs? Man ātri, ja vakarā nometīšu piekusnē. Bet tad, kad tev ir krīze, tad tu varbūt varēsi 5 sekundes ātrāk izbraukt ātrāk. Un tas izglābs tu automašīnu. Tā kā, šīs ir tās lietas, par kurām mēs ikdienā ļoti maz domājam. Nevajag jau visu laiku domāt, kā es saku, ar to drošību galvā dzīvot un tad likties visur, tur kaut kur redzēt kaut kādas lietas. Bet elementārā lieta, ka mēs to arī esam bijis daudz Amerikā un kā viņiem ir veidots, piemēram, durvis. Tiešām visas durvis verās uz āru. Un viņiem pat ir šis rokturs speciālais, kuru tu skrienot panikā vienkārši uzsit un viņas atverās. Nevis tur mēģināt vai kaut kādīgi. Tās ir tās mazās lietas, kas visas ir pārbaudītas, saprastas, kā viņas funkcionē un nepavelti viņās tika liktas investīcijas, lai tas nodrošinātu to drošību. Un mēs bieži par šādām lietām, nedomājam, nerūpējam. Man tas darbs komisijā ir ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Cik bieži mums ir šīs problēmas un izaicinājumi ar neiztīrītu skursteni pirms ziemas. Maza lieta, es saprotu, jā, viņi arī maksā varbūt. Bet tā maksa, ja tas skurstenis ir neiztīrīts, var būt daudz, daudz dārgāk. Un visām šīm lietām, un ko tu saki, šīs ir tās iespējas. Mums ir iespēja šobrīd uzbūvēt mūsu valsti drošāk un labāk un pārticīgāk. Tas, man liekas, ir tā vīzija un tas ķieģelīts, no kā viņu būvēt, ir ģimene. Un tā saistviela, ko mums vajag ļoti, ļoti, ļoti daudz, lai mums būtu stipra valsts un daudz citas lietas, kas mums realizēties. Mums vajadzīgi ir šīs ģimenes saites un šie bērni. Jo tas bez tā nebūs nekāda turpinājuma. Un tāpēc es vienmēr esmu uztvērs, ka ģimene ir sabiedrības tā pamatšūniņa. Un var būt dažādi šie modeļi, kombinācijas dzīvē notiek visādi. Jā. Bet tas, kad no ģimenes tas izriet, kādu to pamatu ieliec, ko tu māci, ko tu rādi, jā, visas tās kopā sanākšanas. Un bieži vien tas ir tas, priekš kam to ņemtiņu. Jā. Mēs arī tā bieži vien, jo vakardien tieši taisījām ģimenes bildi un saskaitījām, ka esam 22 Grasbergi. Bet visas nosēdināt. Paldies jums par to. Un pateikt, lai visi skatās objektīvā, ja tas nav viegls uzdevums. Es tev varu parādīt, mēs arī pie tavu brāļa un savas meitas biju, un mēs stāvējām, un tad ir 6 bildes, no kurām viena var, jo pārējā visiem vai ir acis ciet, mute vaļā vai galva kaut ko. Bet vienalga tās ir tādas emocijas dzīves, un skatoties uz citā vietā un pasaulē, un tad ļoti daudz saka, ka ir grūtības. Un tagad pamēģinām atcerēties, liela daļa mūsu vecāku un vecvecāku daļai ir dzimuši kara laikā. Ir kara laikā dzimuši, kad ir pavisam smagi un grūti. Līdz ar to skaidrs, ka laiki mainās un viss mainās, bet tā būtība par to, ka ģimene ir tas pamats, un tas nevar mainīties. Tas vienkārši nevar mainīties. Tas nedarbojās nevienā pasaules valstī, un mēs redzam daudz citas valsts, kur varbūt tā ekonomiskā situācija nemaz nav tik laba un labklājība. Tur tie bērni ir vairāk, un tās ģimenes, neskatoties to, ka viņiem ir grūtības. Un šis ir tas laikam, kas mums ir jāizdomājās, un tā nākotnē ir tas cilvēku skaits, tā tauta, cik mēs būsim liela, plaša, un cik mums būs šos jaunās paudzes, kas varbūt nākotnē spēs arī sarūpēt to labklājību tiem vecākā gadagājuma cilvēkiem. Es tā arī pēc sevis zinu, ka ar katru bērniņu, kas ienāk ģimenē, tev tā pašaizliedzības latiņa, kur tev sevi ir bišķiņ jāpaliek malā, ka tev ir tomēr jākalpo kādam, tev paliek aizvien vairāk. Un tas man tagad ir tāds, arī tā sabiedrība. Man viens draugs, kurš ir uzņēmējs, un viņš arī saka, viņam darba interviju, viņš saka, atnāk viena tāda sieviete, jauna sieviete, piesakās darbā, un
viņš tur tā skatās, un viņi uzrakstījusi, no cik bērnu ģimenes viņi nāk. Un viņi tur ierakstījusi, ka viņi nāk no 6 bērnu ģimenes. Viņš teica, man tajā darba intervijā bija tikai viens jautājums. Kurais bērns tu ģimenē esi? Viņi pateica, vecākais. Viņš saka, tu esi pieņemta. Precīzi. Ja viņi saka, es zinu, ka tur būs tās vērtības ieliktas iekšā. Un tik sevišķi vecākajiem bērniem, viņiem jau no bērnības tiek iemācīts kalpot tiem jaunākajiem. Ja, tur sākot kurpes palīgā sasiet, ja, un visas šīs lietas. Viņš saka, es zinu, ka tur būs pareizā domāšana iekšā. Un es neskatoties to arī pieņemu. Un tas ir tieši tas arī, kur saka, mums ir aizgājis tas disbalans izveidojies starp tiesībām un pienākumiem. Ja, un mēs aizmirstam tos pienākumus jau pret sevi, pret ģimeni, jā, pret apkārtējo sabiedrību un to. Bet vēl atgriežoties atpakaļ pie šiem politikas un aizsardzības jautājumiem, tas, ko es sadzirdēju, ka slēdz šos memorandus, slēdz šos starptautiskos līgumus, un es saklausu, ka tā lielā problēma ir tā, ka netiek ievērot šie te punkti, un tur arī tad tiesības un pienākumi, balansa nav. Bet kas tad vispār ievēro? Tagad 3 valstis, 4 valstis noslēdz, 30 valstis noslēdz, ja, ka visi tērēs tik un tik procentus, bet nedara. Ja. Tad nav tāds viens, es nezinu, organizācija vai soģis, ja, kurš tad pasaka, hei, jūs reku darat vai nedarat, vai katram līgumam ir savs, vai tā tad pietrūkst kaut kas tad, tā paškontrola tā tad nedarbojas. Tad redzi, atgriežamies senajos laikos, kad bija džentlmenis teica, deva savu solījumu, tad viņš arī turēja šo savu vārdu. Un arī bruņinieki, ja viņš solīja, tad viņam tāpat samurāji. Visas šīs vēsturē skatītās lietas. Un šobrīd tas ir zudis. Vārdu turēšana un solījumu turēšana ir tas grūtākais. Un kas tad ir memorands, ka tu apņemies un soli darīt to? Tu nedari. Un tā ir tā problēma. Tā ir tā problēma, un turēt savu vārdu, man liekas, ir ļoti, ļoti grūti. Jo tas var būt tā, kaut vai paņemsim celtniecības uzņēmumu. Es esmu apņēmies uzņemt, un tad izveidojas kaut kāda situācija. Un tas klients saka, mēs taču vienojāmies. Un tad tev ir jāliek varbūt savu līdzekļu iekšā, lai tu to realizētu. Un tad sākās visas tās izaicinājumi. Un šādi. Un tas ir tas grūtākais laikam šajā brīdī. Un kādreiz bija šīs norunas. Un viņas strādāja pasaulē. Un šobrīd tas disbalans ir izdauzīts ārā un nav vairs. Jo tu nesaņem sodu. Tu nesaņem sodu par to savām darbībām. Agrāk viss, kā piemēram, tāpat vēl viens atkal no drošības jomas, nekad agrāk bija nerakstīt. Nav jau obligāti jābūt rakstītiem, pat nerakstītās vienošanas, kas citreiz ir daudz, daudz stingrāk strādā nekā rakstītās. Nekad nebija nerakstīts likums, ka tu nedrīkst aiztikt piemēram, izlūku, kura valsts sauc, vienam ir spiegs, vienam ir izlūks, ja? Izlūku ģimenes locekļus. Nekad. Tas atkal tika pārklāts un atkal no Krievijas puses. Un šie ir tās sarkanās līnijas, visu laiku tiek pārkāpts un nav soda. Un tas iedrošina, un tas izjauc šo lietu kārtību. Un rezultātā mēs netiekam atpakaļ. Jo tev, tu slēdz vienošanos, un beigās, šobrīd jau arī, mēs jau visi ceram, noslēgs ar to Krieviju, ļoti, ļoti ceram, ka noslēgs mieru līgumu. Vai viņi ievēros? Un tas ir tas jautājums. Un šis ir tas ir tas sarežģītākais. Un tas, ja mēs šobrīd runājam par drošības prizmu un kaut kādām šādām lietām, bet tas arī ikdienā ir. Ļoti grūti ir turēt solījumu, un arī man dzīvē nevienmēr viss izdevies ir, un tas grauž. Man personīgi grauž, ja es esmu kaut ko solījis un neesmu izdarījis, tas man grauž.
Tas man grauž. Bet es vismaz cenšos un tiecos uz to, lai, ja es kaut ko solu, tad es cenšos arī izdarīt, bet nevienmēr izdarīt, es būšu godīgs, un tas ir tāds. Bet tas atkal mēs atgriežamies turpat atpakaļ, pie kā mēs tikko runājām, pie tām vērtībām, kuras tev iemācās. Ja tu spēj viņu un tas arī ir tā kalpošana jau ir. Tas grūtākais, laikam, uzdevums ikvienam, kā kalpot. Arī mani, atgriežoties pie šī stāsta, ko mēs raidījuma sākumā runājām par maniem radiem, man tēta māsīca, zināmā mērā savu karjeru daļēji uzlika samainīja pret Latviju. Jo visus bērnus vēlējās izaudzināt latviskā vidē, visi bērni bija jārūpējās, jāved ikdienas sestdienās skolas un latviešu sabiedrībā un viss. Tad, zināmā mērā, viņiem bija karjera viss kārtībā, viņi strādāja un viss bija labi. Bet tas bija izšķiršanās. Tu varbūt varēji kaut ko vairāk sasniegt, bet viņi izšķīrās tomēr par šo. Un es esmu ļoti, ļoti lepns un priecīgs, ka man bija iespēja satikt tanti. Es ceru, ka arī nākošais gads, kad viņi svinēs savu 90 gadu jubileju, man būs tāda iespēja. Un pateikt viņai paldies par to, un par to, ko viņi darījusi priekš mūsu ģimenes un manas personīgi, un arī valsts un latvietības ziņā. Droši vien jau tā ir visvairāk tā rietumnieciskā doma. Kas patiesībā dziļumos. Mēs bieži vien rietums skatām tādās divās kategorijās, bet tieši tā brīvība, bet brīvība ar atbildību. Jo brīvība bez atbildības ir haoss. Un tāpēc ir tik svarīgi paņemt tieši šo domu no rietumiem, kāda tā ir. Jo tas, ko es bieži vien dzirdu, kad mums ir Eiropas vērtības un visas šīs lietas, tad pamatvērtības Eiropai ir dziļa ar atbildību. Brīvība ar atbildību. Un tas ir tas, kas ir Šūmana ierakstīts, tur pirmdokumentos un visur iekšā. Un viņš arī skaidri pasaka, ka šī demokrātija, uz ko ir būvēta Eiropas Savienība, ja no turienes izņem ārā atbildības sadaļu, ko viņš nosauc par kristietību tajā laikā, tad tas viss pārvēršas par haosu. Un mēs ļoti ātros tempos to darām. Mēs ņemam ārā šīs atbildības, runājam tikai par brīvību, un tur saliekās kopā tieši tas, kad ir manas tiesības, manas cilvēktiesības, bet kur ir mana atbildība? Man liekas, visvienkāršākais piemērs vienmēr, kad mēs runājam par šādā virzienā skatoties uz lietu būtību, lidostu. Mēs visi esam piekrituši ģērbties nost daļa drošības pārbaudē. Un neviens nekurina. Un tādi ir noteikumi. Un mēs dzīvojam. Un šeit noteikumi strādā. Un tas būtu labi, ja šādi noteikumi strādātu citur. Un mūsu sabiedrība tos ir pieņēmusi. Un neviens neiebilst, ka tev izģērb līdz pēdējai vīlītei uz drošības pārbaudes, jo tas ir visu drošības labā. Un skaidrs, ka ir kaut kādi tavas personīgās telpas un brīvības ierobežojums, bet tas ir daļa drošības. Tu nevari, no kaut kā ir jāatsakās. Nevar būt tikai tas, un tad nebūs drošība. Būs tava brīvība, bet tad tev neviens nevar garantēt drošību. Te ir jāatrod, tas, kas mēs teicām, tas balans ir jāatrod agrāk vai vēlāk, viņš būs jāmeklē. Un tad, kad mēs visi būsim vienojušies, ja mēs gribam dzīvot tā, tad tam ir jābūt arī atbildīgai rīcībai pret to, ko tu saki. Un, ja tas ir, tad tas viss arī notiks. Bet es saku, šobrīd mēs esam redzējuši, tehnoloģijas attīstās. Mēs šobrīd redzam, ka mums drošībai vairs nav jāņem ārā digitālās lietas no somas. Viņi iet caur tehnoloģijām un mēs tiekam ātrāk caur. Protams, ka tas viss savstarpēji attīstās un notiek, bet ir jāsaprot, ka attiecībā, ja mēs runājam par drošību un tavām personīgajām lietām, tavu brīvību, tavām tiesībām,
būs kaut kādi ierobežojumi. Tas ir neizbēgami. Nav iespējams savādāk nodrošināt drošību. Tas nav. Tas nestrādā. Tas ir jāapsaprot. Un ja mēs nevēlamies un mēs dzīvojam, tad ir hauss, kā tu teici, lai gan matematikā, man liekas, bija pat metoda struktūrētais hauss vai kaut kas tam līdzīgs. Un, piemēram, man darbā uz galda ir struktūrētais hauss, un es viņā orientējos, bet ja mēs skatāmies tā plašāk un dziļāk, tad tiešām šī atbildība, tas pats Schengen zona, kur šobrīd, tad mēs šobrīd nākam, un, piemēram, šobrīd tikai 4 valstis vai 5 valstis Eiropas Savienībā ir pieņēmuši lēmumu, ka mēs akceptējam Krievijas Federācijas pilsoņu biometriskās pases. Bet tad visi. Tas atkal būs priekš mūsu drošības. Un tas ir savstarpēji saistīts. Un tādas mazas nianses. Pieņemiet, tas neko nemaina jūsu būtībā. Tehnoloģiski būs varbūt jāiegulda kaut kāda līdzekļa, lai to varētu visu lasīt. Bet mūsu drošībai tas būs ļoti nozīmīgi. Un tuvojoties lēnām nobeigumam, tāds dziļi politisks jautājums. Bieži vien sabiedrība saka, ka mums ir šitā, tāpēc, ka tur tie politiķi tādi. Un bija tad idejas dzirdētas, kad ir jāveido cita struktūra, cits veids, kad neritīgie cilvēki nonāk tajā parlamentā un kad vajag nodzēst nost partijas un kaut kā mēģināt savādāk. Kā tu skaties uz to sistēmu, kādā mēs šobrīd esam? Viņa nav tā vēstures nogriežnos skatāmies, tad šāda te vēlēšana sistēma nav šausmīgi sena, bet ir kaut kāda vēsture. Tas ir tas, ko mēs esam šeit pieņēmuši Latvijā, kā darbojamies arī daudzās citās valstīs. Vai šos saskaitāmos mainot, tas rezultāts mainīsies? Es bieži vien esmu tā domājis, tā kā šī doma pacēlās par to, ka būtu jādod cilvēkam izvēlēties, saķeksēt konkrētos uzvārdus, ko viņš redz no tā sava apgabala. Man bija tāds jautājums sev iekšēji, es pats esmu no Valmieras. Un es domāju, vai tie cilvēki, kas esam no Valmieras, mēs būtu tie paši, vai tur būtu kādi citi, ja maina šo kārtību, kā tādu. Jo bieži vien jau to sarakstā arī saliek, kad ir kāds cilvēks, kas kaut ko ir izdarījis, kaut cik atpazīstams ir tajā savā vietā, tad viņš arī tajā listē tiek ielikts. Jā, tur ir drusku padziļinātāk jādomā. Es šobrīd domāju, ka kaut kādā veidā pavirzoties uz šo jaukto sistēmu, gan no vienmandāta un no partijas, mēs kaut ko iegūtu, jo es skatos, kā tas ir. Un runāju ar cilvēkiem no Lielbritānijas, no Kanādas, tāpat Amerika. 2 partiju sistēma, bet katram ir savs apgabals. Viņš ir pielikts pie sava apgabala, viņš par viņu nes rūpi un atskaitās. Viņš atskaitās, un tie cilvēki prasa, kāpēc tu balsoji tā un tā. Un šobrīd mums ir šis partiju saraksti. Dodās, kur vairāk, kur mazāk, kaut kur, bet tas nav tā, ka tu tā kā no turienes, un tad tu esi piesaistīts, un tad tu mēģini pārstāvēt tos cilvēkus. Tā kā šeit es redzētu, es nezinu, Lietuvas piemērs arī ir. Lietuvieši atkal saka, ka viņiem atkal varbūt ir sarežģītāk, jo tie no vienmandātu apgabaliem ievēlētie ir grūtāk, kaut kādu atrast to kopsaucēju. Bet tas man šķiet ir atkal, tas, kad es saku, tādā Lielbritānijā, Kanādā, es runājot ar ministru, tas bija abrīns vērts man klausīties, ka viņš strādāja Otavā, ģimene viņam bija Vankūverā, un katru nedēļu nav tas tuvu pārlidot no viena krasta uz otru. Tas ir, man liekas, 6 stundu lidojums, un kad tik nav. Vai 4, kaut kāds, starp 4 un 6 stundām. Katru nedēļu viņš lidoja un tikās ar vēlētājiem savā apgabalā, Kanādā, un stāstīja. Tā kā tur droši vien ir jāizvērtē, un, tas mans droši vien būtu tā mana doma, ka to varbūt ir vērts padomāt un realizēt, bet galvenais izvairīties no tā, ko mēs visu šo sarunu runājam, ka lai mums ir tāds,
atrast tas balanss. Nevis tad vienā grāvī vai otrā grāvī, bet tādā balansā. Un tādā izvērtējumā vidē, man liekas, tas varētu dot rezultātu. Man tā šķiet. Protams, tad ir tiešām jāsēžās un ļoti smalki jāanalizē. Bet man iekšējā šobrīd, man paša pārliecība ir tas, ka tas varētu dot to rezultātu. Un mēs kaut kādu daļu parlamentu varētu vēlēt arī šādā veidā. Un iespējams iegūt tos cilvēkus, kas tad arī šī saikne ar sabiedrību būtu aktīvāk un tuvāk. Man tā šķiet. Bet tas ir jāizvērtē, un tad ir tiešām jābūt ļoti plašai. Un, ļoti bieži tiek pieminēts šobrīd attiecībā uz šo jautājumu īrija, kur arī ir tāds, es atbraucu mājās, pirmo reizi būdams īrijā šajā gadā. Man bija pārsteigts, nezināju, piemēram, viņiem policistiem nav ieroču. Nav. Un dažādi izaicinājumi viņiem šobrīd ir sākušies, un lielāk, mazāk, bet ieroču viņiem nav. Tā kā, lūk, dažādas detaļas, kad tu saliec un saproti. Un, protams, kad būtu vērts tad izrunāties, kurās tad ir šī mažoritārā vai jauktā sistēma, kādi ir plusi un mīnusi, un domāt, Tad ir otrs jautājums, vai mums šobrīd izmaiņas vēlēšanās aizklāti vai atklāti par katru no kandidātiem, tā skaitā arī par valsts prezidentu, dot to pienesumu, ko mēs gaidījām, vai ne? Un tad, kad bija aizklāts, tad droši vien arī būtu varbūt kaut kā savādāk. Katram ir savs plus un mīnus, un tāpēc es saku, ir kaut kādām jābūt mēģinājumam, jo es nezinu, vai vajag darīt, vai vajag mainīt. Man šobrīd iekšējā pārliecība, ka šķiet, ka jā. Jo kaut kā tas varētu radīt, jo es klausies arī lietuvieši, jā, viņi sūkstās tur grūtāk vai ne, bet pietiekoši daudzi deputāti, kuri jau ir ilgstoši, ir ievēlēti Lietuvas parlamentā, nāk no šiem vienmandāta apgabaliem. Tā tad viņi sevi ir pierādījuši. Tie cilvēki viņi nevēlēt iekšā. Un viņi ir daudz reizes pārvēlēti. Tad tur ir kaut kāds racionālais grauds. Un tāpēc, es nezinu, vai mēs varam uz šīm vēlēšanām to realizēt, droši vien, ka ne. Bet par to ir vērts padomāt un aizdomāties. Bet, lai nesanāk galvenais tā, kā mums bieži gadās, mēs tā ilgi domājam un nevaram pieņemt to lēmumu. Bet izsvērt vajag, un ja var atrast tādu labu sabalansētību starp tiem rezultātiem, uz ko gaidām, ko mēs ceram, varbūt ir tā vērts. Jo man pašpersonīgā šobrīd sajūta, ka uz to vajadzētu virzīties. Ka tas palielinātu atbildību pret to vietu, tāpēc, ka tu nāc no konkrētas vietas. Jā, jo šobrīd man tagad tā diezgan izteikti darbojas. Arī ir deputāti, kas to jau šobrīd tā uztver. Jā, precīzi. Kad mana mājas vieta ir no turienes, tad es lielāku vērību piegriežu šeit lietai, un tur tā izmaiņa nebūtu. Jā, viņi tādi jau ir jau tagad, bet ir kur mēs bieži vien arī redzam, kad deputāts tiek ievēlēts no dažādām šīm te vietām, jo ir sevišķi šiem te līderiem, tas tā sanāk, un tad tāda izteikta rūpe nav. Un īstenībā arī ASV kongresā runājot, arī, kad tu atrodi, kur ir kādas sasaistes ar kādiem latviešu uzņēmējiem, vēl kaut ko, tad skaidrs, ka tam kongresmenim arī norāda arī viņa štata robežās. Un tad bieži vien mēs runājam par kādām konkrētām pilsētām, viņš kā nē, tas nav no mana distrikta. Tas pats bija, tu redzēji, viņam ir uzzīmēts pilnīgi par robežām savilts, par kuru. Un viņi arī smuki uz savām vizītkartēm tā ļoti to afišē ir viss šis štats, un viņš savu distriktu ir ielicis, kad es esmu tieši no turienes, un es nesu atbildību turieni. Un tad ir tāds, mūsu uzskats ir, ka mēs tiekam ievēlēti un esam visas sabiedrības pārstāvi, un tad tas ir tāds, tas ir gan filozofiski, gan par to kvalitāti. Lai nesanāk tā, kad mums ļoti bieži sanāk, kas ir atbildīgs par kaut kādu lietu.
tā ir tikai politiska atbilde. Jā, tā nav. Tad tiešām tiec paņemts. Tā tu tiešām tiec paņemts, un tā ir tā paprasīt. Bet tas par to, ka mums patīk iebraukt vienā grāvī un pēc tam otrā, bet tā ir arī tāda patiesība, ka uz 1 kilometru ceļa ir 2 kilometru grāvju. Tā ir taisnība. Un tie grāvi ir vairāk kā tas ceļš. Ja skatāmies garuma ziņā, tāpēc ir jākrāp pa to ceļu. Es tev otru teikšu, ceļa platums neliecina, kad ir laba braukšanas kultūra. Un ir šaurāki ceļi ļoti daudzās valstīs, kur atkal mums neskāpēc ir tik plati ceļi. Es pieļauju, ka tas ir saistīts ar Padomju Savienību un militārām lietām, ka vajadzēja tik platus ceļus. Mums nevajag tik platus ceļus. Nekur. Es Norvēģijā vienmēr braucu, man gandrīz nosvīdus muguru vienmēr ir. Un viņi jokus dzen, ka viņi saka, ja tu vasaras sezonā nes 3 spoguļus nolauz, tad es nemaz braucu pa mūsu ceļiem. Tas varbūt ir tāds cits stāsts, bet īstenībā tā ir. Tas ceļa platums jau neliecinās, ka mēs nevaram iebraukt grāvi. Jā, tas ir noteikti. Bet varbūt pāris teikumos, kā tu redzi vīziju Latvijai. Tava vīzija Latvijai, ko tu saredzi? Varbūt es tev nemocīšu par ekonomiskajiem jautājumiem, bet varbūt tādiem. Bet kā tu pats? Es tev vienkārši prasīšu. Tavu vīziju Latvijai. Ja mēs atradīsim kopsaucēju starp dažādiem, šī gadījumā partijām droši vien, un sapratīsim, ka mēs visi kalpojam šai valstī, mēs varam tikt straujāk uz priekšu. Un pasaule nav melna un balta, un tā man visvairāk vēlētos šobrīd izvairīties, ka mēs dzīvojam pēc tādas vienas citas valsts saukļa, vai tu esi ar mums, vai tu esi pret mums. Tā nē. Mēs dzīvojam šeit ļoti dažādi cilvēki, bet mums visiem ir Latvija viena, un ja mēs radīsim un spēsim vienoties, un tās atšķirības jau nav tik milzīgas. Nav jau tās būtība tā tik milzīga, tās domgājiens, un ja mēs spēsim, un mums nevis pa 35 gadiem pirmo jauno skolu uzbūvēs Rīgā, bet tuvāko gadu laikā būvēs vēl kāda jauna skola, jauns bērndārs, tad mēs varēsim varbūt nākotnē arī tuvoties tam, ko ir sasniegusi Somija, un kļūt par laimīgāko valsti pasaulē. Labi, tad arī būsim laimīgākā sabiedrība pasaulē. Paldies tev, Raimond! Paldies tev, Jāni, par šo iespēju padalīties ar manu vīziju par Latviju. Jā, un paldies patiešām, ko esi darījis Latvijas labā. Un īstenībā vēl viens fakts, ko nepieminēju par šiem spēka vīriem, kas bija tavs turpinājums šeit, kā viņi sauc, akadēmiskā svarcelšana, olimpiskais sports, jā, un tad izjūt tam, jo man jau liekas, ka lielā mērā tava sadarbība arī ar Kanādu, ASV, bija tas, kas man lika uzplaukt šeit tādai spēka vīru kultūrai šeit Latvijā. Tā ir mūžīga, jo cilvēka dabā ir, cilvēks nevar mainīties, viņš vienmēr tieksies salīdzināties vienalga kādā jomā, un viena no tām jomām ir arī spēks. Un tas paliks mūžīgi. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tev ir jāceļ kāds akmens vai jāvelk vilciens. Tu jau vari, kaut vai cik ilgi tu vari pie vingrošanas stieņa noturēties. Tas arī ir spēks, vai cik reiz tu vari atspiesties no balstā guļus vai tam līdzīgi. Tā kā šī samērošanās, un tāpēc nepavēlti ir Guinness rekordu grāmata, un tas paliks mūžīgi, tas nekad nemainīsies. Un, jā, ir dažādi izkropļojumi lietām,
kad tu mānies un gribi apmānīt savu pretinieku un izrādīties spēcīgāks. Un tas droši vien arī paliks, un to mēs pieskārāmies. Mēs jau tiecamies uz ideālo sabiedrību. Bet tas, ka tāda vēlme būt labākam vai stiprākam vai gudrākam būs mūžīga, un es to novēlu droši vien arī mūsu valstī. Tiekties uz to, būt stiprākai, gudrākai un labākai. Jā, un tā mēs būsim laimīga sabiedrība. Tā kā liels paldies tev! Paldies!